Es aicinu visus saksofonu mūzikas mīļotājus un visus mūzikas draugus uz jau 7. starptautisko saksofonu mūzikas festivālu Saksofonija. Es domāju, ka tas ir ieņēmis ļoti nozīmīgu un redzamu vietu Latvijas koncertu dzīvē. Un arī šogad būs ļoti dažāda programma. Varbūt koncertu skaits nebūs tik daudz, bet tas būs ļoti kvalitatīvs. Nāciet visi uz atklāšanas koncertu 11. februārī, 19:30 Lielajā ģildē, kur muzicēs orķestris Simfoneta Rīga Aināra Rubiķa vadībā. Un uzstāsies arī, es varētu teikt, viena no redzamākajiem Latvijas saksofonistiem. Tad kā solists būs Gins Pabērs un Arvīts Kazlauskas un, protams, arī Rīgas saksofonu kvartets. Programma ir ļoti atšķirīga. Es domāju, ka šeit jūs varēsiet saņemt ļoti dažādas iespējas dažādām mūzikas gaumēm, jo mēs arī esam centušies šo programmu veidot stilistiski dažādu. Filipa Glāsa saksofonu kvartets kopā ar Stīga orķestri. Tas varbūt ir tāds minimalisms mūzikā. Savukārt Ginta Pabēra spēlētā mūzika ar Simfonētu Rīgu, tas, protams, būs vērsta džēza virzienā, jo mēs pazīstam Gintu kā arī lielisku džēza saksofonistu. Savukārt saksofonists Arvīts Kazlauskas pārstāvēs šo akadēmisko mūziku, varētu teikt, akadēmiskais saksofons un Stīgu orķestris.